Viņš brīdina šorīt. Vesela civilizācija šovakar ies bojā, ja netiks panākta vienošanās par Hormuza šaurumu atvēršanu. Turpināsim to lasīt pilnībā. Viņš saka, vesela civilizācija šovakar ies bojā un nekad vairs neatgriezīsies. Es nevēlos, lai tas notiktu, bet visticamāk tā arī būs. Tomēr, ja notiktu pilnīga režīma maiņa, kurā uzvarētu gudrāki un mazāk radikāli prāti, varbūt varētu notikt kaut kas brīnišķīgs. Kas to lai zina? Uzzināsim to šovakar. Viens no nozīmīgākajiem brīžiem pasaules garajā un sarežģītajā vēsturē. 47 gadi izspiešanas, korupcijas un nāves beidzot beigsies. Dievs svētī lielisko Irānas tautu. Tātad vēlreiz, tas bija prezidents Trumps pirms dažiem mirkļiem šeit, Truth Social, bet es arī vēlējos ar jums padalīties ar šo. Truth Social ieraksts no pirms dažām dienām no prezidenta Trumpa pēc tam, kad viņš deva Irānas režīmam laiku līdz šodienas 20 pēc austrumu laika noslēgt pamieru, kas ietvēra Hormuza šauruma atkārtotu atvēršanu. Viņš saka, otrdiena būs spēkstacijas un tilta diena, viss kopā Irānā, nekas tam līdzīgs. Atveriet šaurumu, jūs traki bastardi, citādi dzīvosiet ellē. Vienkārši pagaidiet. Slava Allaham. Donalds J. Trumps. Tagad es arī vēlējos ar jums padalīties ar šo, jo mēs to atklājam arī šorīt. El-Svaiba veica 10 uzbrukumu Irānas Hargsalas militāriem mērķiem pagājušajā naktī un šī rīta sākumā. To apstiprināja augsta ranga Svaiba amatpersona, kura runāja ar Fox News. Prezidents Trumps pagājušajā nedēļā ierosināja uzbrukums Irānas bastionam pēc draudiem atkal atvērt Hormuza šaurumu. Kāds amatpersona apgalvoja, El-Svaiba ir trāpījuši 10 militāro mērķu Hargas salā. Gaisa uzlidojumi šodien bombardēja Teherānu, un Irānas amatpersonas aicināja jauniešus veidot cilvēku ķēdes, lai aizsargātu elektrostācijas dažas stundas pirms Trumpa noteiktā termiņa Islāma republikai. Trumps pagarināja termiņus, taču norādīja, ka 20:00 pēc Vašingtonas laika ir galīgais termiņš, kas satrauca irāņus. Viņš piedraudēja iznīcināt Irānas elektrostacijas un tiltus, kā viņš publicēja vietnē Truth Social, ja Teherāna neatvērs satiksmi šaurumā, pa kuru tiek transportēta 5. daļa pasaules naftas. Irānas līderis sacīja, ka 14 miljonu cilvēku, ieskaitot viņu pašu, ir pieteikušies brīvprātīgi cīnīties. Lai gan Irānas bruņojums nav tik sarežģīts kā Amerikas Savienoto Valstu un Izraēlas, tās kontrole pār šaurumu rada zaudējums visā pasaulē un liek prezidentam Trumpam gan iekšēji, gan ārēji risināt šo strupceļu. Iesaistītās amatpersonas norāda, ka sarunas turpinās, taču Irāna ir noraidījusi jaunāko Amerikas Savienoto Valstu priekšlikumu un nebija skaidrs, vai vienošanās tiks panākta pirms prezidenta Trumpa draudētajiem uzbrukumiem. Pasaules līderi un eksperti brīdina, ka šādi uzbrukumi varētu tikt uzskatīti par kara noziegumu. Vēlreiz to uzsver, jo prezidents Trumps to tikko publicēja vietnē Truth Social. Mēs arī ziņojām, ka uzbrukumi ir skāruši Irānu, tostarp dzīvojamos rajonus Teherānā, un ir gandrīz 30 bojā gājušo. Irāna atklāja uguni uz Izraēlu un Saudarābiju uz laiku slēdzot svarīgu tiltu. Tagad runājot par otrdienas termiņu, viņš brīdināja. Visa valsts var tikt iznīcināta vienas nakts laikā. Viņš teica, Irānas tilti tiks iznīcināti līdz rītdienas pusnaktī. Un viņš piebilda, elektrostacijas uzsprāgs liesmās un kļūst nelietojamas. To visu vakar preses konferencē sacīja prezidents Trumps, kamēr viņš runāja. Atbildot uz to, Irāna aicināja visus jauniešus, sportistus, māksliniekus, skolēnus un studentus, kā arī viņu pasniedzējus, veidot cilvēku ķēdes ap šīm elektrostacijām. Es vēlētos dalīties ar dažiem prezidenta Trumpa un viceprezidenta J.D. Vence komentāriem. Mēs tikko dzirdējām viceprezidentu runājam Ungārijā pirms brīža, kur viņam tika uzdots jautājums par Irānu. Es vēlos ar jums dalīties ar šo atbildi. Jūs jautājāt par Kargas salu. Cik sapratu no Pīta un ģenerāļa Keina, mēs grasījāmies uzbrukt militāriem mērķiem Kargas salā. Es ticu, ka mēs to jau esam izdarījuši. Mēs ievērojam prezidenta noteikto termiņu, un viņš bija skaidrs. Mēs neuzbruksim enerģētikas un infrastruktūras objektiem, līdz Irāņi izvirzīs vai neizvirzīs pieņemamu priekšlikumu. Bet viņš noteica termiņu līdz otrdienai 2008. Tāpēc es neticu, ka ziņas no Kargas liecina par stratēģijas maiņu vai jebkādām izmaiņām ASV prezidenta nostājā. Viņš mēdza teikt, ka termiņš ir 2008. Un kam ir domāts šis termiņš?
Būtībā tas, ko Irāna cenšas panākt, jo tā ir militāri sakauta, ir mēģināt radīt pēc iespējas lielākas ekonomiskās ciešanas pasaulē. Un Amerikas Savienoto Valstu prezidents zina, ka ja Irāņi vēlas nodarīt zināmu kaitējumu, amerikāņi spēj nodarīt daudz, daudz lielāku kaitējumu. Vēlreiz viceprezidents Vents pirms brīža atbildēja reportieriem par ziņu, ko mēs kopīgojām. Pēc Fox News ziņām ASV spēki naktī bombardēja Irānas militāros mērķus Kargas salā, tostarp bunkurus, radarus un munīcijas noliktavas. Tas viss vēlreiz saskaņā ar Fox News. Kā jau minēju iepriekš, prezidents Trumps vakar preses konferencē Baltijā namā runāja par Irānu. Tagad vēlos jums parādīt 2 minūšu fragmentu. Es nevaru šobrīd runāt par pamieru, bet varu teikt, ka mums ir ļoti aktīva rīcība. No otras puses ir ieinteresēts dalībnieks. Viņi vēlētos panākt vienošanos. Es nevaru pateikt neko vairāk, bet viņi to vēlētos. Prezident, jūsu vēstījums ir mainījies no tā, ka karš drīz beigsies, uz to, ka mēs bombardēsim Irānu līdz akmens laikmetam, un mēs esam dzirdējuši dažādus šādus paziņojumus. Protams, šāda veida vēstījumi, tātad kāda ir atbilde? Vai jūs to izbeigsiet? Nē. Vai tas sāsinās? Nē, uz tev saku. Es nezinu. Es nevaru pateikt, tas ir atkarīgs no tā, ko viņi darīs. Šis ir izšķirošs periods. Viņiem ir termiņš līdz rītdienas 8. Es viņiem devu pagarinājumu. Viņi lūdza 7 dienu pagarinājumu, vai ne? Es teicu, Stīvs, dod viņiem 10 dienas. Patiesībā tās 10 dienas beidzās šodien. Tātad es beigās netieši devu 11. Es domāju, ka tas būtu nepiemēroti nākamajā dienā pēc lieldienām. Es gribu būt jauks cilvēks. Viņiem ir laiks līdz rītdienai. Tagad paskatīsimies, kas notiks. Es varu tev pateikt, ka viņi risina sarunas labas gribas gaisotnē. Redzēsim, kas notiks. Mēs saņemam palīdzību no dažām lieliskām valstīm, kuras ļoti vēlas, lai tas beigtos. Jo šī situācija arī viņus ļoti ietekmē. Daudzi cilvēki no tā cieš, bet mēs viņiem dodam laiku. Mēs dodam līdz rītdienai, līdz 8 vakarā pēc austrumu laika. Un pēc tam viņiem vairs nebūs tiltu. Viņiem nebūs.